Zini, es tagad mēģinu pareizi tev pieteikt Toms Bokums, jeb Toms Bokums. Bokums pareizi, Bokums. Zini, kā tagad jūties šovā jau kā, jau kā vecais, jeb joprojām kā jaunais? Gan kā jaunais, gan kā vecais. Tomēr otrā nedēļa, un tad vēl jau nav pārlausts tas, kad būtu, teiksim, pieredzis tik ļoti pie tā visa. Šova telpās enerģiju man palīdz gūt manas draudzenes atsūtītās vēstules, un šodien arī saņēmu vēstuļu paciņu, kurā bija ļoti daudz vēstulītes arī no maniem draugiem iekšā, un tas tādu motivāciju devu šīs dienas koncertam, un tāpēc arī staroja no manis ārā tomēr kaut kas. Ko raksta draudzene? Draudzene raksta par to, kas notiek ārā tomēr, ko man vecāki saka, teiksim, mamma sazvanās ar draudzeni regulāri, un ko saka mani grupas biedri, un ko saka vispār vaņodnieki arī, un ko citi raksta. Ko saka, ko stāsta? Pagaidām jau viss ir tikai pozitīvi, tā kā īstenībā patiešām liels prieks par to ir, kad priecājos, ka cilvēki ir atsaucīgi. Cik tev ir svarīgi citu cilvēku viedoklis? Citu cilvēku viedoklis man ir svarīgāks par manas pašas to vērtējumu, jo tomēr no malas skatītāji vēro, un līdz ar to viņiem tomēr ir taisnība. Atbrauc puisis no Vaņotas un otrajā koncertā dzied uz vienas skatuves kopā ar Raimondu Paulu. Redziet, mīlīši, mēdz būt arī tā, kāds ir tās sajūtas? Vienkārši jātrīc bez mazvai, jo uzstāties ar Raimondu Paulu, es domāju, tas ir daudz mākslinieku sapnis uz vienas skatuves ar Raimondu Paulu atrasties. Un man šodien tiešām piepildījās viens no maniem sapņiem arī. Vai ir grūti konkurēt ar tiem cilvēkiem, kas jau ir šovā, vai viņi ir konkurenti? Protams, ir grūti konkurēt, jo katrs cīnās par savu, un protams, galvenā loma mūziklā ir tiešām liela iespēja arī. Bet visi draudzīgi sadzīvojam un jūtamies kā mājās, parunājamies. Tad, kā ikdienā dzīvojot, mēs nemaz nejūtam, kad esam tā kā konkurenti, mēs vairāk tā kā draugi visi. Kas ir Toms ārpus šova? Ar ko tu nodarbojies? Spēlēju un dziedu grupā A Day Without Break. Brīvajā laikā arī nodarbojos ar didžejošanu, tomēr pats rakstu dziesmas, gan tekstu, gan mūziku. Tā kā, ir ko darīt. Kāds ir tavs mērķis vispār, tuvākais mērķis? Tuvākajā laikā man mērķi vispār tādi, protams, parādīties plašākai publikai. Es domāju, ka to jau es esmu izdarījis šeit šovā. Jāskatās uz priekšu. Tie mērķi atkarīgi no situācijas. Ievka Revits pirmajā šova tiešraidē teica, ka tur ar to kora dziedāšanu, ka ir ļoti jūtams, ka tas koris tur, viņi tev tā ļoti dresē, tur tie vokālai pedagogi. Jā, vispār ir, protams, Cik tu pats grib lauzt to dziedāšanas manieri? Es laužu to dziedāšanas manieru attiecīgās dziesmās. Iepriekšējā koncertā man bija nepieciešama tā kora dziedāšanas prasa nedaudz, jo spēcīgi ir jādzied un ir jādzied taisni tomēr. Ir dziesmas, kurās no manis nāk ārā tieši tas, ko es vēlos panākt. Tiešām tādu roķīgu balsu dabūt, buķelim nedaudz līdzināties varbūt pat varētu. Vai šajā šovā ir kāds, kas dzied šķībi? Nē, pārsvarā visi ir tiešām ļoti prasmīgi un talantīgi jaunieši. Vai ir grūti uzrakstīt tādu cilvēku vārdu, kas sēdēs, bies uz izbalsošanas strīpas? Ir ļoti grūti uzrakstīt tādu cilvēku vārdu, jo tomēr es iepriekšējā izbalsošanā rakstīju Oskaru. Oskars man ir ļoti labi pazīstams, esam iepazinušies Madonas ģitāristu sesijā un esam uzstājušies kopā uz vienas skatuves, bet es šoreiz vienkārši vērtēju pēc koncerta, pēc priekšnesuma. Un manā skatījumā tas bija nedaudz švakāks nekā Lingitai, jo es nevarēju izlemt starp diviem cilvēkiem. Lingita vai Oskars, Lingita vai Oskars. Tad beigās tā. Viss ir skaidrs, tev vienkārši šajā brīdī ir jāatgriežās pie saviem tuviem un mīļiem cilvēkiem, un es zinu, ka tev tur gaida draudzē, tā kā tev noteikti vēl ir kaut kāda stunda, tā kā izmanto laiku. Lai tev veicās. Čau!